Esat sveicināti TV reklāma.lv tutoriālī, jau 4. pēc kārtas. Šodien gribēju apskatīt Soundforge 10 un viņam doto efektu Wavehammer. Wavehammer, ko dara Wavehammer? Wavehammer mums palīdzēs iztaisnot, nolīmeņot un padarīt skaņu, visu skaņu vienādu, jo bieži vien, ko mēs redzam YouTube'os, kad skaņas signāls staigā no augšas uz leju, no lejas uz augšu, un viņš nav stabils un diezgan slikti var dzirdēt, un pat televīzijā bieži vien mēs dzirdam, kad skaņas līmenis nav no tiem patīkamākajiem, jo bieži vien nevar sadzirdēt, ko saka, un tad bieži vien jālas titri apakšā. Šajā gadījumā es gribēju apskatīt to vienkāršāko iespēju, kā mēs varam ar to tikt galā. Šeit man dots jau iepriekš ierakstīts skaņas celiņš, kas ir... Ko es ierakstīju? Tostējam. Skaņas līmenis staigā no 18 līdz kaut kur 6, kas mums neīpaši nav labi, un tādēļ ņemsim palīgā Wavehammeru. Jūs Wavehammeru varat atrast pie efektiem un apakšā. Varētu būt, ka jums viņš nenāk līdzi, jāapskatās ir jūsu nopirktajā tajā Soundforge pakā, vai viņš nāk līdzi vai nenāk līdzi, bet jebkurā gadījumā lielākoties viņš nāk līdzi. Un pie efektiem jūs viņu varat atrast Wavehammer, vai arī tad, kad jūs toolbaru konfigurējat preferencēs, jūs varat nolikt viņu attiecīgi arī sev uz darba virsmas. Ja man ir šāds skaņas celiņš diezgan neprecīzs, tad es paņēmu no dotajiem presetiem default all parametrus, defaultojam visu. Viņš padara diezgan līdzenu visus viļņus. Tālāk seko, varējām ar neaizvērt, tālāk seko, te ir apakšā kompresors un volume maximizers. Pie volume maximizera mēs varam aiziet nospiest preview, un tad ar 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tā. Un tad varam regulēt šo skaņas līmeni, tā, lai būtu skaņas līmenis mums pietiekamā skaļumā, un visu varētu skaidri saprast un sadzirdēt. Varbūt ne skaidri, bet katrā ziņā saprast un sadzirdēt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tā. Lūk, mums viņš vairāk neiet sarkanojos, neiet, pat pa nulēm neiet. Un lūk, mums cēliņš ir gatavs un diezgan jaudīgs un normalizēts. Testējam. Protams, mēs varam izmantot tādus rīkus kā Noise Gate, kas ir ļoti pateicīgs instruments. 1, 2, 3, 4. Jo, kā dzirdat, man fonā kompis diezgan pamatīgi rūc. Noise Gate 2 izvēlēšos no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es gan tas slikti varu dzirdēt, kas te notiek, jo viss apkārt rūc un dūt. Lūk, tāds bija mans variants. Protams, pastāv daudz variantu, kā var regulēt. Ir plugini atsevišķi, kas kompresē, normalizē, izstiepjas, sarauj, izpleš un visādi citādi varianti. Bet šis ir, man tā liekas, ātrākais, pieņemamākais un reālākais variants, ar ko var strādāt. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiekamies jau nākamajā tvreklāma.lv tutoriālī.